2012. gadā Borisa un Ināras Tetereva fonds godina Latvijas brīvprātīgo bezpeļņas organizāciju vadītājus par viņu pašaizliedzīgo veikumu. Nodibinājums Dzīvnieku draugs ir patvērsme, kur valda labestība pret dzīvniekiem, un tās ilgadējā vadītāja ir Solvita Vība. 11 darbības gados 7000 pamestie kaķi un suņi ir ieguvuši jaunas mājas. Strādāju jau 8 gadus šeit, un es laikam nevaru teikt, ka strādāju. Es šeit esmu 8 gadus, un tas ir vislabākais vārds, jo šis nav darbs. Es jūtos ļoti laimīga, ka es varu darīt to, kas man ļoti patīk un kas man sagādā gandarījumu. Un laikam tā lielākā alga par visu šo darbu ir pirmkārt tā labestība un laimes sajūta, ko mēs redzam katru dienu, kad kāds tiek izglābts, kāds atrod jaunus saimniekus un aiziet uz jaunām mājām. Tā ir laime gan dzīvniekam, gan cilvēkiem. Un otra lieta, es strādāju šos 8 gadus un tiekos ar vislabākajiem cilvēkiem pasaulē, jo darboties patversmē, darboties ar dzīvniekiem, ziedojumu vākšanā un labdarībā var tikai patiesi sirds cilvēki, un es esmu laimīga par šo kompāniju. Mēs lepojamies ar jums, ka ar savu darbu veidojat Rīgu un Latviju labāku.